Kas ir glīts, mūsdienīgs un tehnoloģiski advancēts? Tu, Normund, tu. Arvien biežāk dzīvi atvieglot uzticām dažādām inovācijām. Piemēram, šādam elektroauto. Iepazīstieties, atjauninātais Volkswagen ID.3. Starp citu, Volkswagen ID.3 ar valsts atbalstu tagad pieejams sākot ar 35 400 eiro. Kuku, ko tu man vari pastāstīt par jauno uzlaboto Volkswagen ID.3? Jaunais ID.3 ir jauns Volkswagen solis elektromobilitātes virzienā. Ar moduļu elektriskās piedziņas platformu pamatā. Paga. Varbūt vienkāršāk? Protams, 150 kW jeb 204 zirgspēki aizmugurējā piedziņa. Gabarīti 4,26 metri garumā un 1,8 metri platumā. Vai tā? Gandrīz, bet kām ir jāpievērš uzmanība salīdzinot ar iepriekšējo Volkswagen ID.3? Diemžēl man nav pieejama tik svaiga informācija. Bet man gan ir. Sāksim ar eksterjeru. Pirmkārt, jaunais ID.3 vizuāli izskatās garāks. Un vai atceraties to melno paneli, kas rotā iepriekšējā modeļa priekšējo pārsegu? Tagad tāda vairs nav, piešķirot vienlaidu siluetu plūdumu un radot arī tādu lielāku prēmiju sajūtu. Arī aizmugurējās daļas dizains ir kļuvis tīrāks, atmetot medus šūnu uzlīmu dizainu, kas agrāk atradās šeit. Sportiskāku formu ieguvis arī priekšējais bampers, kurš tagad pilnībā aptver automašīnas priekšējo daļu un būtiski uzlabo aerodinamiku. Iespaidīgo dizainu izceļ arī IQ Light LED matriks lukturi, kurus, protams, nevar nepamanīt. Matricas tehnoloģija ļauj braukt ar pastāvīgi ieslēgtām tālajām gaismām, neapžilbinot citus satiksmes dalībniekus. Pievērsiet uzmanību arī šai apgaismojuma joslai un lukturu apakšējai daļai. Un paskat, ID.3 pat miedz man ar aci. Arī aizmugurējie lukturi neatpaliek no iespaidīgā priekšgala. LED lukturi ar animētajām gaismām un dinamiskajiem virzienrādītājiem papildina manevrus ar viegli uztveramām gaismas kustībām. Un pievērsiet uzmanību, tagad ir izgaismota arī tā lukturu daļa, kas atrodas bagāžnieka vākā. Jaunie vieglmetāla diski piešķir automobīlim izteiksmīgāku izskatu. Pavisam pieejami 5 dažādi disku dizaini, izmēros no 18 līdz 20 colām. Šie ir lielākie 20 colu diski. Turpinot par izvēles iespējām, ID.3 tagad ir pieejams 7 divtoņu virsbūves krāsās. 3 no tām ir pilnīgi jaunas, tā skaitā arī trendīgā olīvu zaļā. Ārēji atpakaļskata spoguļi ir elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi. Un tas nozīmē, ka ziemā nebūs jānopūlas ar to atkausēšanu un attīrīšanu pašu spēkiem. Bagāžas nodalījuma ietilpība sākas ar 385 litriem un kārtīga jauno vecāku komplekta. Tieši tā, tikai sākas, jo noliecot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes un atverot otro bagāžnieku grīdas līmeni, mēs atbrīvojam 3 reizes lielāku platību, līdz pat 1267 litriem, jeb 84 baloniem. Normund, kas ir tavi argumenti, lai izvēlētos ID.3? Pirmkārt, ar elektroauto var ietaupīt uz stāvvietām, tāpēc, ka Rīgas satiksmes autostāvvietās elektromobiļu novietošana ir bez maksas. Otrkārt, var ietaupīt laiku apbraucot sastrēgumus, tāpēc, ka ar elektroauto var braukt pa sabiedriskā transporta joslām. Treškārt, Jūrmalā var ietaupīt uz iebraukšanas caurlaides maksu, jo par to nav jāmaksā. Un ceturtkārt, cena 35 400 eiro. Vai tas ir ar iekļautu valsts atbalstu? Precīzi un sirdsmieram 5 gadu garantija automašīnai un 8 gadu garantija baterijai. Paskatīk, pat atslēga pieskaņojusies virsbūves dizainam. Kāpjam iekšā. Dzirdējāt? Es arī nē. Tas ir tieši kvalitatīvi izejmateriāli un labas salona akustikas dēļ. Pirmā lieta, ko gribas izcelt, ir salona kvalitāte, paneļa apšūms un, protams, smalkā krēsla apdare. Gan panelis, gan stūri izgatavoti no ilgtspējīgiem un dabai draudzīgiem materiāliem. Vienkāršāk sakot, tie nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Turklāt interjerā izmantoti daudzi pārstrādāti materiāli, piemēram, grieztu apšums un paklāji izgatavoti no pārstrādātām pētpudelēm.
Iekāpjot ID3 uzreiz var piezemēties sportiskajos krēslos, kuru ciešais aptvēriens nodrošina komfortablu braukšanu. Sēdekļiem ir elektroniska regulēšana un apsilde. Te ir arī regulējums augšstilbu balsts un, protams, atmiņas funkcija gadījumam, ja ģimenē ir vairāk autovadītāji. Atsevišķi pieminēšanas vērta ir mehāniskā masāža. No sporta sēdekļiem pie sportiskās un multifunkcionālās stūres. Formas dēļ tā ir ērti satverama un uz tās izvietotas skārienjutīgas pogas svarīgākajām funkcijām brauciena laikā. Te iespējams regulēt mūziku, apstiprināt dažādas darbības, uzstādīt kruīzu kontroli un, protams, dot balss komandas. Vai man jākļūst greizsirdīgai? Varbūt mazliet. Lai veiktu tālus attālumus, svarīgi, lai rokas nenogurst ne tikai no stūres, bet vispār. Un tādam nolūkam roku balsts ir iespējams fiksēt vairākos līmeņos. Salonā sastopams kristāli dziedrs 12 colu informācijas un izklaides ekrāns, kas parocīgi iestrādāts priekšējā panelī. Tur atrodam visa klasika – Bluetooth, Android Auto un, protams, arī Apple CarPlay. Ir uzlabotas arī dažādas lietotnes un mūzikas atskaņošana ar Beats skaņas sistēmu. ID3 nemitīgi vāc informāciju par satiksmi un laikapstākļiem, ko pēc tam atspoguļo uz ekrāna un navigācijā. Tagad šeit var izmantot arī Volkswagen veikalu un pat uzspēlēt spēlītes. Viss ir pārskatām un ikonas darbojas ātri. Ne tikai ekrāns ilgojas pēc cilvēka pieskāriena, arī temperatūru salonā var regulēt ar šādiem skārienjutīgiem slaideriem. Ļoti ērti un mūsdienīgi. Pat ar paaugstinātiem sēdekļiem virs galvas paliek pietiekami daudz vietas. Tas ir iespaidīgi ne tam lielākajam auto. Citās komplektācijās šeit ir sastopams arī panorāmas stikla jumts, caur kuru vērties mākoņos. Arī centrālā daļa ir paaugstināta, lai līdzpaņemto dzērienu vai vietāru un varētu turēt pat vērienā. Šeit atrodas divas no pavisam 4 Type-C uzlādes ligzdām ar jaudu 45 vati. Tas nozīmē, varēs uzlādēt arī laptopu. Un automašīnā saglabāt arī 12 voltu uzlādes ligzda. Pasažieru labsajūtai 2 atlikušās Type-C ligzdas izvietotas šeit, aizmugurē. Cimdu nodalījums savu nosaukumu iemantoja 20. gadsimtā, kad šoferi, vadot automašīnu, patiešām vilka cimdus pat vasarā. ID3 cimdu nodalījumā vietas pietiks arī kam vairāk par cimdiem. Aizmugurē vieta paredzēta 3 pasažieriem. Kā redzat, ceļi vadītāja mugurā nedursies un pat 2 brangi pasažieri šeit aizmugurē jutīsies ļoti ērti. Ja nepieciešams kādu iesēdināt pa vidu, bez problēmām. ID3 var būt arī īstenis ģimenes auto, jo aizmugurē ir Isofix bāze, kas ļauj iestiprināt un izņemt bērnu sēdeklīti no automašīnas bez liekas piepūles. Laiks testa braucienam, bet vispirms mazliet par Volkswagen aplikāciju. Ja gadās šaubīties, vai auto ir aizslēgts vai nē, bezmaksas aplikācijas versija noteikti atsvaidzinās atmiņu. Un vispār aplikācija būs noderīgs rīks, lai sekot līdz servisa informācijai, nobraukumam un gal galā apskatītu, kur auto vispār novietots. Savukārt, par papildus maksu aplikācija ļaus atslēgt un aizslēgt automašīnu tāpat, kā to esam pieraduši darīt koplietošanas auto aplikācijās. Par papildus maksu navigācijas kartes tiks atjaunotas tiešsaistē kopā ar satiksmes informāciju. Un visbeidzot, Volkswagen Connect Plus paziņos, ja kāds automašīnu centīsies nozagt. Un vislabākais, pirmos 3 gadus tas viss ir bez maksas. Iedarbināšana notiek vai nu nospiežot starta pogu, vai vienkārši nospiežot bremžu pedāli. Tas gan nenozīmē, ka atslēgai nav jābūt līdzi. Nē, te vienmēr ir jābūt tūmā. Piedod, bet braucot, es tev nolikšu te. Kamēr brauksim, mans telefons lādēsies bez vada. Labu apetīti! ID3 ir kluss kā pelīte, un tikpat nemanām un plūdeni ir arī šī auto manevrēšanas spēja. Stūra ir paklausīga, pagrieziens, skats spogulī un maigi nomainām braukšanas joslu. Šis auto ir izveicīgs. Par to liecina kaut vai fakts, ka no 0 līdz 100 km/h ID3 pātrinās 7,4 sekundēs. Un tikpat reaktīvi ir arī šīs automašīnas bremzēšanas spēja. Bet tie, kas ikdienā brauc ar elektromobīļiem, droši vien jau zina, par ko es runāju.
Tagad es braucu B, jeb reģeneratīvajā režīmā, kas samazina braukšanas ātrumu ik reizi, kad es atlaižu pātrinājumu pedāli. Lūk tā. Un sāks arī enerģijas lādēšana. Savukārt, braucot D režīmā, automašīna uzvedas vairāk kā klasiskais automobīls, un līdz ar to vairāk jāpaļaujas uz bremžu pedāli. Neskatoties uz 100 km/h, es jūtos ļoti droši. Tāda stabila sajūta. Un saķere arī laba. Vēl viena lieta, kas man patīk, aizmugurējā piedziņa ne tikai labi ļauj iekļauties ceļu līkumos, bet pat teju apgriezties uz vietas. Pat ja lietus pārsteidz jūs nesagatavotus, tad, pateicoties lietus sensoram, logu tīrītāji ieslēgsies paši un darbosies atkarībā no nokrišņa intensitātes. Braukšanas laikā galvai jābūt paceltai un acīm jāskatās uz ceļu, tāpēc ļoti noderīgs būs paplašinātās realitātes head-up displejs. Tas ne tikai rāda aktuālo braukšanas ātrumu, bet arī virtuālas norādes, kas neļaus palaist garām nevienu pagriezienu. Mašīnā jūs redzat tikai mani, taču patiesībā man visapkārt ir daudz neredzamu asistentu, kas ļoti atvieglo braukšanu. ID3 atpazīst ceļa līnijas un pats sevi notur braukšanas joslā. Redziet, es tagad mēģinu pamest savu braukšanas joslu, un automašīna atpazīst līniju un atgriežas atpakaļ savā joslā. Tāpat Travel Assist koriģē braukšanas ātrumu, ņemot vērā distanci līdz priekšā braucošajai automašīnai. Aktīvu braucienu laikā šī funkcija palīdzēs mainīt joslas, vienkārši pavalkot automašīnu uz vajadzīgo pusi. Taču, ja pārāk bieži pietuvosieties ceļa līnijām, automašīna ierosinās paņemt nelielu pauzīti. Ja cits auto šķērsos jūsu ceļu, tad ID3 ieslēgs avārijas bremzēšanu un apturēs sevi pats, lai novērstu sadursmi. Šī funkcija būs ļoti noderīga nepārredzamos krustojumos vai, piemēram, izbraucot no kādas vārtrūmas. ID3 ir ļoti gudrs. Piemēram, ja veselības problēmu dēļ nespēsiet vadīt automašīnu pilnvērtīgi, tā apturēs sevi pati, lai novērstu avāriju. Par Side Assist palīgu sistēmu. Kad tā iedegas, joslu mainīt ir bīstami, jo tas nozīmē, ka blakus atrodas vai strauji tuvojas kāds cits transporta līdzeklis. Ja es ieslēgšu virziena rādītāju, tad Side Assist automātiski aprēķinās bīstamību, vadoties pēc blakus esošā automobīļa ātruma un pozīcijas. Par parkošanos. Es, protams, to darītu klasiskajā stilā, izmantojot parkošanās sensors priekšā un aizmugurē. Taču es varu likt lietā arī Parking Assist sistēmu, kas ar atmiņas funkcijas palīdzību spēj atcerēties līdz pat 5 dažādām stāvvietām. Un tas darbojas šādi. Vienu reizi novietojam auto, saglabājam šo manevru, un nākamreiz visu atstājam ID3 ziņā. Jaunais ID3 ir pieejams ar 2 veidu baterijām. Mazākā ir 62 kWh, lielākā 82. Un kamēr uzliksim lādēties, mēģināsim uzzināt, ko interesantu. Kādi ir izplatītākie stereotipi par elektromobīļiem? Pirmais, ar elektroauto nevarot veikt lielus attālumus. Nu kā tā nē? ID3 nobraukums ar vienu uzlādi ir visai iespaidīgs. Ja man ir Pro Performance modelis, tad es varu nobraukt līdz pat 428 km. Ja Pro S, tad līdz pat 558. Citiem vārdiem, es ar vienu uzlādi varu aizbraukt no Rīgas līdz Pāvilostai un atpakaļ. Otrais, elektroauto uzlāde notiek ilgi. ID3 uzlādēs no 10 līdz 80% 30 minūtēs. Un tagad mēs visi kopā uzzināsim, cik minūtēs šī automašīna uzlādēsies no 38 līdz 100%. Galvenais, lai baterija būtu uzsildīta, un tad uzlāde notiks ātri un veiksmīgi. Trešais stereotips. Uzlāde Latvijas ziemas apstākļos radīs problēmas. Kad ārā temperatūra noslīdēs zem nulles, ID3 īpašniekiem nebūs jāsatraucas, jo problēmu ar automašīnas iedarbināšanu nebūs. Un tādām nevajadzētu būt arī ar automašīnas uzlādi. Salona apsildi varēs ieslēgt attālināt, izmantojot aplikāciju un sākt ceļu uzreiz siltā auto. Vienīgi sniegs no automašīnas gan būs jātīra pašiem. Ceturtais. Cilvēki satraucas, ka beigās elektrībā iztērēs tikpat, cik degvielas uzpildes stacijā. Nē, negluži. Ja jums ir iespēja lādēt elektromobīli mājās vai darbā, tad uz 100 km tas izmaksās ne vairāk par lielo limonādes pudeli. Esam palādējušies kādas minūtes 17, un tagad jau mums rāda 52%. Vēl viens stereotips. Cilvēki satraucas par lādēšanu mājas apstākļos.
Kas tur ko satraukties? ID3 komplektācijā iekļauts arī kabelis, kas pieļauj lādēšanu no mājsaimniecības rozetes. Vēl viena versija ir tā saucamais ID Travel Charger. Tam ir maināmi spraudņi, jauda no 2 līdz 11 kW. Bet, ja nepieciešams jaudīgāks lādētājs, tad Volkswagen savu elektroauto lietotājiem piedāvā arī ID Charger, jeb vienkāršāk sakot Wallbox. Tam ir 4,5 metru garš kabelis, jauda līdz pat 11 kW, bet visas iekārtas cena kopā ar uzstādīšanu nepārsniedz 1000 eiro. Labi, vēl pēdējais. Jēziņ, cik to stereotipu vispār var būt? Latvijā esot pārāk maz uzlādes punktu. Situācija patiesībā ir neticami lieliska, tāpēc, ka no jebkuras vietas Latvijā tuvākais uzlādes punkts nebūs tālāk par 30 km. Baterija ir uz 100%. Ko tu saki, ja mēs izlaistu vēl kādu līkumu?